Mums nav ideja. Mums Latvijā nav nevienas institūcijas, kas nodarbotos ar procesu pētīšanu. Mums ir daudz vēsturnieku, kas pēta it kā vēsturi, vakardienu, bet vakardiena neko mums nepalīdz rītdienai, jo viss tas, ko jūs esat izlasījis vakar, tas vairs neder rītdienai, jo rītdiena ir absolūti grūti paredzama. Pasaule neattīstās vairs evolucionāri, bet revolucionāri. Un viss šīs krīzes, kas ir notikušas un tā tālāk, liecina par to, ka ir vajadzīga jauna pieeja, jauna domāšana un tā tālāk. Ja pirms 10-20 gadiem mēs kritizējam Ķīnu par cilvēku tiesību pārkāpumiem, tad šodien vairs nevienam nenāk prātā to darīt, jo pasaule saprot, Ķīna ir viens no vadošiem ekonomiskiem spēkiem. Tāpēc nāk augšā Indija, viss tas reģions. Vai mums ir kaut kāda profesionāla analīze par to reģionu? Es nedomāju, ka mums ir. Un teikt, tas ir tālu, tas uz mums neatiec, tā nav taisnība. Jo, ja mēs esam Eiropas Savienībā, tad Eiropas Savienībai kā veselai savienībai būtu jādomā, kā viņi izdzīvos, kā viņi izkonkurēs Amerikas Savienotās valsts un cik viņi lielā mērā būs konkrēti spējīgi ar šīm lielām valstīm. Mums vajadzētu tādu institūciju. Mums ir Latvijas institūts, kas it kā stāstīs pasaulē, cik mēs esam skaisti un pievilcīgi, bet principā mums vajadzētu institūciju savākt gudrs cilvēks, ja ne pašmāja, tad varbūt arī kādas no ārzemēm, bet būtībā ir vajadzīga šī rūpīgā analīze, jo bez šīs analīzes mēs tālu nekur netiksim. Mēs vienkārši sekosim procesiem. Un, tagad it kā eksports aug, mēs varam pārdot Eiropā savas preces, un it kā ekonomiskie rādītāji uzlabojās, Dombrovskis ir priecīgs, un nodokļi tiek iekasēti, bet vai kāds analizē, kas notiks tad, ja sabruks tas tirgus, ja Vācijā būs kādas problēmas, un tās problēmas visu laiku tagad draudīgi melna mākoņi, viņi klīst virs Eiropas, un arī pa visu pasauli. Tad, ja sāksiet šīs krīzes lietas, vai mēs varēsim kaut kādā veidā paglābties, vai mēs domājam par to, kā paplašināt iekšējo tirgu. Kas būtu jādara, lai paplašinātu iekšējo tirgu, lai Latvijā cilvēks varētu vairāk pirkt, lai viņam būtu lielākas algas, lai cilvēki nebrauktu prom no Latvijas, jo Latvija drūp ārā, irst ārā, jo, cik es zinu, šodien ir cik 1,8. Mēs esam pazaudējuši šausmīgi daudz cilvēkus. Tad, kas notiks tālāk?